Jā, esiet sveicināti vēlreiz 22. septembrī, un man ir tas gods redzēt sev blakus likteņzīmju autoru Lindu Gendriku, un tā tradīcija, ko mēs iedibināsim ik pirmdienas rītu šeit Optimistu rītā, vismaz tajā laikā, kad mēs ar Madaru būsim tās attiecīgās nedēļas vadītāji, pie mums viesosies jaunie un talantīgie perspektīvie Latvijas uzņēmēji. Un tad Linda ir kāpēc viena no pati pirmā jaunā uzņēmēja, kas ir atradusi laiku, lai paviesotos šeit Optimistu rītā, un viņa ir likteņzīmes, kā būtu pareizāk teikt? Likteņzīmes. Likteņzīmes brenda autori, jā. Tātad pastāsti, kas tad īsti ir likteņzīmes un kā tu nokļuvi līdz rotu veidošanai? Sākšu vispirms ar labrīt. Likteņzīmes ir tā kā mans tikko izveidotais uzņēmums. Un viņš nodarbojas ar dažādu rotu veidošanu, kurās ir ietverts iekšā dažādas mūsu senču rakstu zīmes. Sāku ar to nodarboties hobiju līmenī. Pirmā rotiņa tapa pagājušā gada vasarā. Bija redzējis kaut ko līdzīgu ar citiem rakstiem, ne latviešu, un bija vēlme uztaisīt kaut ko, kas atbilst vairāk mūsu kultūrai. Un tad pamazām sāku meklēt, kā vispār pērļot. Visu pašmācības ceļā ar lielo māti Google. Un tad tas viss ir novedis līdz likteņzīmēm šobrīd. Tātad tie raksti, visi, kas ir atrodami likteņzīmēs, visi tiek meklēti no mūsu pašu tautas saknēm, ja? Jā, būtībā lielākā daļa rakstos, kas ir manās rotās atrodami, ir tieši ņemti no mūsu senču cimdu rakstiem, no jostām, prievītēm, pat no kraklu apkaklīšu rakstiem. Un tad es viņus nedaudz pielāgoju tam, lai viņus varētu izmantot, pieņemsim, auskaros vai roksprādzē vai piekariņā. Un tā to mūsu senču kultūru mēs varam nest arī mūsdienās šobrīd. Un kur tu šos rakstus meklē? Vai tu meklē internetā vai tu meklē viņus no grāmatām? Kā tu izlēmi to, kurš raksts kļūs par jauno likteņzīmju rotas nesēju? Būtībā lielākā daļa raksti šobrīd ir ņemti no Latviju rakstu sējumu krājuma, kas mums ir, tātad no grāmatām. Šo to es arī atrodu internetā, bet būtībā internetā ir tieši tie paši raksti, kas ir atrodami šajās grāmatās. Līdz ar to lielākā daļa raksti visi ir autentiski. Tie ir tieši tādi, kādi viņi ir, un es tikai nedaudz pārveidoju to krāsas, lai pielāgotu vairāk mūsdienu apģērbiem un gaumei un modei. Bet to rakstu mums latviešiem ir ļoti daudz. Kā tu izlēmi to, kurš raksts tātad varētu kļūt par to jauno, kur tu vēlētos veidot? Kā tu izlēmi to, kur tu veidos un kur tu varbūt atstāsi nākotnē, kā veidojam? Tu viņu patur ideju līmenī? Daļai tas ir tas, cik viņi ir viegli vispār pielāgot, pieņemsim joslu rakstam, kā tas ir roksprādzēs. Un otrs, protams, mana personīgā gaume. Tātad arī tavā mājaslapā, kas ir likteņzīmes.lv, mēs varam atrast tās lietas, kuras atbilst tavai gaumei, jā, un kuras pagaidām ir izveidotas. Tātad, cik pagaidām tipus ar rakstiem tu tur piedāvā? Ja godīgi, es neesmu skaitījusi, bet pie 10 vajadzētu būt. Tātad pie 10 rakstiem tur vajadzētu būt. Varbūt pat nedaudz vairāk. Un kādus veidus no šiem... Tomēr rakstu zīmes pašas? Jā, no rakstu zīmēm, jā. Tu man vārdus no motas. Atradīsiet gan tautā tik ļoti iemīļoto auseklīti, gan zalakti, kurš šobrīd ir ļoti pieprasīts, tieši meitenēm patīk, gan ugunskrustu, jumi, kas man tur vēl bija, dzīvības zīme, krupīti, jā. Būtībā lielāko daļu no populārākajām zīmēm, kas ir, to jūs arī varat atrast. Tātad šāds ir nelielais ieskats par likteņzīmju meklēšanu, veidošanu un tādām lietām, bet par to, kāds ir sākums rotu veidošanai, kā no idejas Linda izveido šīs rotas. Jau taustāmajā veidā par to mēs parunāsim pēc nākamās dziesmas. Tātad iedibinot Optimistu rītā manas un Madaras tradīciju. Ik pirmdien pie mums viesosies kāds no jauniem Latvijas uzņēmējiem, un kā pirmā pie mums šodien viesojas Linda Gendrika, likteņzīmes, var teikt, brenda autore, gandrīz. Cerams. Cerams, autori. Tātad
Linda ir tā, kas pateicoties pērlēm, tādām lietām veido lieliskas rotas, ja tā var teikt. Tātad, kā Linda par sevi pati saka savā mājaslapā likteņzīmes.lv, ka katra rota ir smalks roku darbs, kas darināts pērļošanas stelēs. Par pamatu ir ņemta autentiski josta, prievīšu un cimdu raksti, kur tiek izausti ar pērlītēm. Iedvesmas brīžos veidos arī jauna raksta ar mūsu senču spēka zīmēm. Raksts tā ir katras kultūras neatņemama sastāvdaļa, un arī senie latvieši nav izņēmums. Mūsu raksts ir mūsu vēstures un kultūras sastāvdaļa, kas izdzīvojas gadsimtiem un tūkstošiem. Mēs īpaši izceļamies ar ģeometriskumu savos rakstos un bagātām tradīcijām. Tātad vēl varbūt šis ir tas, ko tu saki par to, ko tu dari savā mājaslapā. Bet kā no šiem rakstiem, kurus tu esi atradusi, tātad, kā tu jau minēji, grāmatās vai internetā, kā no tā raksta top tev pamats vai makets rotām? Sāk ar to, ka izvēlēto rakstu es pārzīmēju pikseļu grafikā vienā iPad mazā aplikācijā. Tur es viņu pielāgoju savām vajadzībām. Attiecīgi tie būs auskara atslēga, piekriņš vai rokas sprādze. Un tad es sāku pērļot. Un cik sarežģīti ir uzpērļot, teiksim, rokas sprādzi, auskara? Protams, kas no šiem objektiem, vai rotām, kurus tu piedāvā savā mājaslapā, kas ir rokas sprādzes, auskara un piekariņa, kur ir visgrūtāk vai vissarežģītāk izdarīt, vai tas ir no raksta paša atkarīgs? Nav tāda grūtākā lieta. Ir vienkārši ilgāk vai ātrāk, bet nekas no tiem nešķiet grūts. Jo princips ir viens un tas pats, tikai tas ir darba jautājums, vai nu es pērļoju platāku, īsāku, garāku, un tas arī viss. Un pacietība. Un teorētiski, cik, protams, pacietība sevišķi, kā bija sākumā, tad, kad tu sāki ar to darīt, kā bija? Protams, tās pēras ik pa laikam arī izbira. Sākumā es sāku ar nedaudz lielāku izmēru pērlītēm, jo vispār tā pasaule bija pilnīgi sveša, es pat nezināju, cik ļoti daudz izmēru pērlītēm var būt. Un tad man pašai patīk labāk, kad ir smalkāks, jo tas darbs izskatās arī smalkāks un korektāks, un tad, protams, ir bijuši gadījumi arī, kad man ir lielāka pērļu kastes un krājumi, kur kaķis mēdz apgāzt uz grīdas, un tad visas krāsas sajūg kopā. Bet tas man nav tāds kā apgrūtinājums vai problēmas. Neredzu, ka tas ir smalks darbs, ka tur ir daudz sīku darbu. Bet vismaz tajos brīžos arī kaķis ir priecīgs par to, ka tu nodarbojies ar pērļošanu. Jā, viņai ir jautri. Un varbūt mēs tagad varētu uzmest aci tavai mājaslapai, kas tātad ir likteņzīmes.lv. Tātad šeit mājaslapā ir atrodams visas lietas, par kurām mēs jau runājām. Tātad rokas sprādzes Latviju rakstos. Kas ir šī tad laimes slotiņa? Slotiņa. Piemērots tieši ikdienai, kas aizslauka mūsu ceļā visu slikto projām, lai mūsu diena būtu labāka un tīrāka. Un tas, kam es tā ļoti pievērsu uzmanību tavā mājaslapā, ir šī rokas sprādze, kuru es kaut kur šo rakstu esmu manījis. Un, protams, ja gadījumā jūs domājat, kur jūs esat redzējuši šo rakstu, tad atceramies Oskara Melbāru četrinieku, jau aizvadītajās Soči olimpiskajās spēlēs. Šis raksts bija viņiem uz krūtīm. Precīzi, vai ne? Uz krūtīm un ķiverē arī bija tur sānā. Tad paskat, kā mūsu bobslejisti arī lepojas ar Latviju rakstiem. Un Linda ir guvusi iedvesmu no viņiem un izveidojusi arī pat rokas sprādzi, pateicoties šiem mūsu lieliskajiem bobslejistiem, kas olimpiādē izcīnīja sudraba godalgas. Tātad par to, ko ir visvieglāk uztaisīt, tu man tā neatbildēji. Bet man viss šķiet vienlīdz, tas ir laika jautājums. Kas ir bijusi vislaikietilpīgākā rota, ko tu esi veidojusi? Un kā ir mainījies tas rotu izgatavošanas ātrums, kāds tev bija sākumā un kāds tas ir tagad? Protams, sākumā man pērļošana prasīja ilgāku laiku. Tas man negāja tik raiti, kamēr es pieradu katru sīko pērlīti, paņemt rokās, uzvērt uz adatas un pēc tam visu rindiņu ievērt stelēs. Bet, ja tu jautā par to, kas ir visgrūtāk vai ilgāk, tad būtībā izmērs nosaka ilgumu. Jo rota ir lielāka, platāka, jo tas ir ilgāk. Un iespējams, kādam varētu šķist grūtāk, bet sarežģītības pakāpe nav grūtāk, tas vienkārši prasa ilgāku laiku. Skaidrs par tām lietām. Un kas varbūt ir bijis tas, kā es to gribēju teikt, vislaikietilpīgākā vai tā lieta no rotām, ko tu esi taisījusi platuma ziņā, vai kas ir bijis tas ilgākais laiks, kur tu tiešām esi sākusi rotu un pēc, teiksim, 6 vai cik stundām pabeigusi
Vai kāds ir bijis tas laika posms, ko tas pavadījis visilgāk veidojot šo rotu? Domā, rota, kur man ir prasījusi visilgāko laiku, vai arī cik ilgi es spēju no vietas pērļot? Abi jautājumi ir ļoti labi. Es varu pērļot no rīta līdz vakaram, cik man acis to ļauj noguruma ziņā. Un cik kaķis neiesaistās savās vēlmēs kaķis vienmēr ir pārkārtot, blakus, un viņai patīk skatīties to procesu. Būtībā, jebkura roksprāts, ko jūs ieraudzīsiet lielāku, tā arī man prasa lielāku laiku. Es varu pērļot stundu, es varu pērļot 6 stundas no vietas. Būtībā, cik man arī pašai laiks ļauj, un ja ir kādi vairāk pasūtījumi vai uznākusi ir iedvesma, tad es varu arī visu svētdienu pavadīt dīvānā pērļojot. Tātad, ja arī jūs ir uzrunājusi šī Lindas Gendrikas ideja par pērļošanu un par Latviju rakstiem un rotām ar Latviju rakstiem, kas ir darināti no pērlītēm, tad droši dodamies uz mājaslapu likteņzīmes.lv, kur jūs varat atrast gan auskars, gan rokas sprādzes. Vīriešiem arī taču, vai ne? Jā, vīriešiem es sāku tagad izgatavot arī rokas sprādzes no nedaudz matētākām pērlītēm, lai tā teikt neizskatās tik spīdīgi un sievišķīgi. Tātad, kungi, arī jums kaut kas noderīgs, ja gadījumā jūsos mīt vēlmu nesāt latviešu rakstā, tad dodamies uz likteņzīmes.lv un skatāmies, kādus labumus mums būs sagādājusi Linda. Bet vēl jautājums nākotnē, taču arī tev ir idejas, ko darīt, un tu neaprobežosies tikai ar rotām. Protams, man ir blociņš, nesen iegādājos, kurā es pierakstu visas savas idejas. Es gan pagaidām nevēlētos viņas tik stīki atklāt, bet pilnīgi noteikti jūs jau drīz varat gaidīt jaunumus, un es neaprobežošos tikai ar rokspraudzēm, auskariem un piekriņiem. Tātad galvenais ir tikai darīt un vēlreiz darīt un ticēt saviem sapņiem un darīt lietas, kuras mums pašiem sirdīm ir tuvākas. Un, starp citu, lai mēs nedaudz pakārdinātu arī jūs par šīm rotām, tad vienu piekariņu mēs izlozēsim arī savos sociālajos tīklos, Orīts mājaslapā Facebookā, varat droši mūs atrast tur. Un es domāju, ka ar jautājums mums nebūs no tiem sarežģītākiem, ja vien jūs mūs tikko pirms mirkli klausījāties. Tātad raksts, kur mēs rādījām pirms mirkļa, mēs parādīsim viņu vēlreiz ekrānā pat labam. Paskatāmies uz viņu. Un jautājums ir pavisam vienkārši, kuram sportistam uz sporta formas bija atrodams šis te raksts. Un balvā no Lindas un likteņzīmes.lv atslēgu piekariņš. Tātad šīs dienas jau pavisam drīz mēs publicēsim jautājumu mūsu Facebook kontā, un jums būs lieliski iespēja tikt pie atslēgu piekariņa no likteņzīmju veidotājas un idejas autoras Lindas Gendrikas.